Un, ja jums ir tās sapulces, kur vecāki grib runāt par kaut kādām problēmu situācijām, tad tāda sapulce ir jāveido konkrēti par vienu jautājumu, par vienu mērķi. Tā nebūs vispārējā sapulce, kur jūs runāsiet visas lietas. Tātad, ja jums būs problēma situācija un vecāki tur sāks kaut ko teikt, kad viņi grib zināt, kā šis tiek risināts, tad tur būs konkrēts mērķis. Un tad jūs iesiet uz šo sapulci ar konkrētu mērķi. Mans ieteikums uz šīm sapulcēm, tad, kad tiek risināts kaut kādas problēmas situācijas, jau no pirmās tikšanās reizes tomēr piesaistīt kaut kādu speciālistu, kurš var vadīt šo sapulci. Jo, manā pieredzē tās sapulces ir ļoti spraigas, ļoti sarežģītas, notiek mētāšanās visādiem tādiem, gan tiešām patiesiem, varbūt tās arī tādiem apgalvojumiem un patiesām bažām, un tomēr tam, kas vada to sapulci, tas pedagogs vai mācību iestādes vadītājs, viņam ir jāspēj būt ļoti, ļoti zinošam, kā abas puses savest un samierināt, un tāpat laikā arī radīt to sajūtu, ka tiek tā situācija risināta.